Deleģēšana. Vēl viens absolūti mistisks vārds. Tik loģiski, tik skaisti, tik pareizi un dzīvē nenotiek. Kāpēc? Jā, un šeit atkal ir jāpastāsta uz realitāti, jo bieži vadītāji to nedara. Tieši, un, ja paskatās, kas ir tie iemesli biežākie, tad viens no iemesliem ir tas, ka man ir bailes pazaudēt kaut kādu kontroli kā vadītājam, tā kā atdot. Es taču to māku vislabāk. Ja? Varbūt tas man sniedz tas uzdevums tieši kaut kādu gandarījumu. Otra lieta, ka nav uzticēšanās, ka kāds to varēs izdarīt pietiekoši labi. Un trešais, ka patiešām nav darbinieku, kuram ir šī kompetence, zināšana, kas to varētu izdarīt. Piedod. Tu nosauc visus 4. Es gribu kontrolēt, man patīk darīt. Ja? Man liekas, ka tur tie cilvēki netiks galā vai nav laika, un kādreiz tu paskaties, un tas soliņš ir ļoti īss. Nu labi, vai deleģēšana ir mirusi, vai deleģēšana var kaut kā reanimēt? Noteikti reanimēt, bet atkal, Valters, atgriežos pie izvēles. Man ir izvēle maukt pa vecam, man ir izvēle saprast, šitā vairs nevar, un tad ko es varu darīt ar to. Un deleģēšana noteikti ir viens no tiem risinājumiem, bet skaidrs, ka deleģēt var tos uzdevumus, ko es pats nevaru izdarīt. Tā kā, ko es tiešām pats nevaru izdarīt, tad tie ir tie darbi, ko var deleģēt savai komandai. Un tur ir arī brīnišķīgi iegūmi tajā deleģēšanā, jo deleģējot, es attīstu savu komandu, es parādu, ka es jums uzticos. Tas noteikti var atbrīvot manu laiku, tad pievērsties tiem prioritārajiem darbiem. Tur ir ļoti, ļoti daudz tādi forši iegūmi, kas var nest arī labus rezultātus pēc tam uz priekšu.